Okay? Okay, Bye. Bye. Too much talking. Whew. Oh, yep. Potato. Aki, short story about your morning trip, morning adventure. I was about to go catch some perch on the piers, but eventually I didn't catch any perch, but I get a nice 70-centimeter pike. Everyone else was sleeping, so I was going to fishing. Great start for the day. Yeah. Kur mēs, Gunār, esam? Īstajā vietā tikai otrā krastā. Te mēs netiekam nekur iemest laivas, tāpēc, ka ir kaut kāds koteģis un kur mēs nedrīkstam braukt. Atbraucām līdz ezeram, kur ienāca informācija, ka pirms 2-3 dienām te noķēra 2 lielas līdegas, pāri 11 kg. Draudzīgi un priecīgi atbraucām uz tejieni, bet te nav iespējams nekur īsti laivu ielaist, tāpēc mēs tagad sadalīsimies. Mēs ar Gunāru iebrauksim šeit iekšā, ja mums ir gumijas laiva, mēs ar to varam iebraukt, kur mēs gribam praktiski iekšā varam aiznest. Bet re, kur Aki un pārējā komanda ar lielo laivu aizbrauks, tepat netāli ir liela upe, uz upes ir dambis. Ja kādam no malas šis viss izskatās baigi romantiski, tad es varu pateikt, ka, manuprāt, mēs esam tādā makšķernieku mazohisma augstākās pakāpes piedzīvojumā, jo lielāko daļu zivis neķerās. Viņas ķeras kaut kādos brīžos. Visu laiku ir miega bats, pašam bats, un ja vēl nāk klāt zivju bats, tad ir baigi grūti brīžiem noturēt enerģiju un vēlmi augt, bet tie smagie, grūtie brīži padara saldāku to brīdi, kad viņi pieķerās. Ļoti skarba copa, ļoti forša. Tomēr esam atbraukuši ķert lielas zivis, un arī daudzāk zivis nekā ierasts varbūt ir mājās. Bet nekas, zivs jau kā vienmēr ķerās vakar, rīt un citā vietā. Šodien izskatās, ka mēs finišējam, un rītā mēs vēl nezinām, kur mēs brauksim. Mainam ezeru. Noteikti mainīsim ezeru. Ejam jau 3. 10. iekšā. Bet jā, mēs meklējam nevis vienu zivi pa visu ezeru, bet mēs meklējam, kur ir iespējami lielākā koncentrācijā, kur viņas ir izsalkušas un grib ēst. Un tādas vietas atrast var. To mēs paši vakardien pierādījām. Šis ezers bija ritīgi foršs, ar dziļumiem, seklumiem. Daudz mazās zivis atsaucās, bet arī tā baigi negribīgi bakstīja un koda astēs lieliem mānekļiem. Viena atrādījās tāda 4 kilo, vienu lielu redzējām uz grunts, bet tur, kur bija milzīgi zivju mākoņi, tur neredzējām viņas blakus tuvumā, kad kāda ēst. Virtuvi mēs atradām, bet līdegs bija guļam istabā. So what's your plan? The best plan for today. Woohoo! Yeah, let's go to the cabin. I knew it. Yes, go to the cabin and switch on the sauna. Reportāža no, kas tas sanāk, trešdienas rīt. Nav ko filmēt, visi guļ. Vakar bija tusiņš. Reportāža beigusies. Tā, Gunār, pastāst, kas notiek. Plāna maiņa kārtējā. Kā jau tas notiek? Neparedzēta. Jā, bet mums vēl
2-3 dienas palikuši ko copēt, un kā tas parasti notiek šādās reizēs, mēs uzsvaru liekam uz ezeriem, kur mēs 100% zinām, ka ir lielākās iespējas noķert lielas līdekas, un pēdējās pāris dienas mēs paliksim citur. Tas nebija plānots, bet daudz kas šajā braucienā nebija plānots. Tā kā pakojamies tagad operatīvi, un tad brauksim uz vienu mazu ezeriņu, kur ir lielas līdekas. Esam, cerams, pēdējā vai pirmspēdējā punktā, bet vieta fantastiski, ezers blakus, tāds vidēja izmēra ezers, paliels un būs ko pameklēt, bet mēs zinām, ka te ir jābūt lielām līdekām, tāpat kā visos pārējos 20 ezeros, kuros mēs esam bijuši. Tagad ir vakars, mēs pakojamies ārā. Jauns ezers, jauna vieta, jaunas iespējas. Bet es saku, pietiks runāt. Pirmais metiens ar jauno mānekli. Skatos, copīt astītē. Skatos vēlreiz, ne tikai astītē. Kaut kas ļoti liels ņēma, bet aizrāva garām. Kā var neveikties tik daudz? Kaut kas taču salītā jāiespīd arī mūsu dārziņā ir. Loga ananās. Jā. Šitādas te ķerās. Bet tādas neķerās. Un tikko tāda bija. I think we will try as well some shorelines, then we will definitely come back. Then I think we should go to the shore, make a good lunch. Big bandīt nemēģināja? Mēģināja vakardien, man liekas. Woohoo! Celebration time, come on! Let's pop the champagne! Oh, I love fishing. It's so relaxing. Yeah! Chilling and having fun with friends. Put the golden. Dosim man? It's a great one. Dīvien sačka, ne? Tu ņemsi? Finally! Mainam, neko nemainam. Izčīkstējām, ja? Pēc daudz dienām, tukšām dienām, mēs esam ļoti labā ezerā, viss likās skaisti, bet ķērās tikai 30-40 centimetru līdeks. Sabraucām uz kārtējo depresijas grupiņu, apmainīties ar viedokli, ko darīt tālāk, ko darīt rītā. Un tad bija 2-3 tādi bakstījieni. Un vienā brīdī velkot mānekli, viena mazā zivs, kur pāris metri no mānekļa izlec ārā no ūdens. Tad bija skaidrs, ka viņa arī no kaut kā muka. Nākamajā metienā jau no pirmā ņēmiena bija skaidrs, ka beidzot var ar kaut ko pacīnīties. Beidzot pēc 8 dienām zivs. That was amazing. Great job. Beidzot. Maucam. Hey, do you need one more passenger? Yes! Good. Yes! Nice one! Go back.
like a pig. Yeah, that's a very nice fish. Yeah, I released it. What are the odds that we gonna get out this boat? I hope 100. But we'll see. Bookmakers say something else. Ir viss kārtībā. Vismaz kādu uzvaru šodien. Labi pavadīts laiks, lieliska diena, draugi, daba, svaigs gaiss un pašnāvība. Bijām pirmspēdējā ezerā šī piedzīvojumā, un ja kāds kādreiz ir mēģinājis dabūt adatas caurumā, tad resnu diegu, tad tā sajūta ir ļoti līdzīga. Ezers lielisks, seklais ezers, līdz 1,8 metriem dziļš, zāļains, tāds kāds mums patīk. Līdekļus atradām, noķērām kaut ko dabījām, bet bija situācijas, kurās vienkārši viņus nāk līdzi mānekli, mēs viņus redzam, viņus vienkārši ar muti ciet sit pa mānekli, bet es negribu. Muti pavēra tikai viena zivs, gribējām reiz 5. Mums ir palikusi vēl pēdējā diena. Šovakar mēs iesim pirtī. Plāns ir gatavs, rītā ļoti agri no šajien startējam, mums 3 stundu ceļš uz pēdējo ezeru. Sekojiet līdzi. Share, like, subscribe. Čau. Ir pienācis beidzamās dienas, pilnās dienas pēdējais rīts. Pulkstenis ir 4:30. Ko mēs darām? Mainām ezeru. Šodien būs episka diena. Šodien mēs tā atvilksimies. Reku rociņas tikai knapi sadauzīts ir, bet pēc šodienas visticamāk mēs brauksim uz slimnīcu. Mēs jau esam bijuši šitajā ezerā, vai ne? Mēs esam bijuši, mēs esam atgriežušies vietā, kur bija vislabākā braucienā, un tā notiek mūsu katra piedzīvojuma pēdējā dienā. Mēs atgriežamies, ja tas ir iespējams, pēc attāluma, vietā, kur ir gājis vislabāk, lai mums vēlreiz iet vislabāk. Laiks gan nav tas pats labākais sopei, spīd saule un ir pilnīgs bezvējš, bet mums ir jāparāda, ka mēs spējam pielāgoties arī šādiem laikapstākļiem. Mums ir jānoķer vēl dažas lielas zivis, lai noslēgtu ļoti foršu ceļojumu, piedzīvojumu. Tur labi kaut kas ielicis tieši tajā vietā, tur stūrī. Tieši tur, kur tā upīte tā kā pāri pretī. Kaut kas. Marko, ar jums jau nav neko rakstījuši, vienkārši. Marko rakstīt jums, ka Ir zivs. Jā. Nevar saprast, zāles ir. Vai krustu saka, braugu? Tagad tu, ej, mamā. Mamā. Smels iekšā? Likās mazi no sākuma. Smelsim iekšā. Man likās mazi rītīgi. Labi. Finally. Es teicu, mums zivs tu nezivs, kur mums vajag aizot. Jā, es būtu izbraucis ēnā. Es arī nesapratu no sākuma. Man sākuma taču likās maziņš. Es sačaku paņem apakaļ. Darīt, ka mēs novčēsim.
ka mēs bijām krastā. Labi gan. Tā, nomēr. 92. Iebraucām ļoti dziļi zālēs, jo bračka iemet kokā. Piebraucām pie paša krasta. Lēpenēs bija sitiens, nevarēja saprast, cik viņa liela, tāpēc, ka zālēs var būt maza un viņi ieķerās zālēs, un tu nesaproti, kāds tas izmērs. Bet, pievalkot pie laivas, mēs ieraudzījām, ka tīkliņš būs jāsaliek. Sadraudzējāmies, nofotografējāmies un šķīrāmies. Meklēsim vēl lielāks. Ir. Laba. Kur tu man esi? Labi. Tieši gribēju teikt, ka mums veiksmi ir pametusi. Oh, nice, really? There is meter or more? No. Nice. Nasty little cough. Mums vajag palīdzību. Uz 90. 80. 70. 80, bet rēsna. Do you measure? So good. Es viņam ļaušu bišķi paskriet. Viņi pa zālēm baigi malc uzreiz. Smēl iekšā. Paga, viņa zālēs ierubusies. Paga, viņa zem leju. Izī, motoru izcēl varbūt ārā. Izī vairā. Kurā pusē? Tā baigies sūdiņi kaut kur aptinusies. Davai, pagies viņu došās ārā klāt. Smēl iekšā. Es tev teicu, vajag paņemt drosmīgi tev vienu. Tu nost. Bet 10 dienas. 10 dienas. Ej, taču tu pa gaisu. Kā var dzīties pakaļ vienai, ne? Cik ilgi tas ir jāgaida? Bļāņas, viņa būtu aizgājis pārdot inventāru. Marko Spinneri. Kas tu palīdz?
Es teicu, ka katram mākonī šī zelta maliņa. Viņa smaga ir. 10 dienas vienkārši. 10 dienas. Man nebija lielāks zivs par 70 centimetriem. Es pie pašas laivas, reāli zem laivas izšāvās ārā. Nē, bišķi vairāk būs. Pagaidis tev varbūt pietur aizmugurs. Tā. 11,7. Un izstāst, ka viņi ir viena aci ir akla. Bet mani, ka viņi ieraudzīja, tas ir labi. Pa pareizo pusi aizvilk. Jā. Tāds monstrs vienkārši. Nevar noturēt. Tik vienkārši man tie cimdeļi kaut kur tur slīd bišķi. Esi mierīga. Nē. Pasties, kas pa zobiem. Tā, es kad ņāst apraut. Kāda mugura vienkārši. Šitā te vēl pasties. Lai Gunārs man prieks. Davai, pēl darīt. Pēdējā diena, ja? Akmens ir izmests upē. Nu, var sakāt. Mērkats no muguras mums izmests. Mērkats, jā. The monkey is off the shoulders and yeah. You had a monkey in your backpack, he had a gorilla. Jā, un tagad var sākt makšķerēt, lai atpūsties, jā. Sua eilen lähdin seuraamaan. En tiedä minne jouduinkaan. I don't have words to say what I think about you guys. I'm glad I have these goggles on. It's like last goodbyes. But I absolutely love it and I have no words. The same for us. I'm always, if you need help in Finland or something, I'm in your view. Lauloin Irlandaa. Mä lauloin Irlandaa. Domāju, Džek. Fantastic port. Par lieliskām pēdējām 2 stundām. Pēdējais metrs citam nosēdam mājās. Jā. Vai ir? Tas jūs? Jā. Žālēm. Labi. Ne? Es neko nesaku. Nav 90. Bam! Vamos filmējam labāk. Tas ir. Ja kun on tullut vuoro mun, mä suostun siihen mukannun.